Jā, mēs varam nest krēslus uz skatuvi, jo paredzēta paneļa diskusija mehanizācijas un augsnes apsaimniekošanas optimizēšana lauksaimniecībā. Vēlreiz atgādinu par menti.com. Lūdzu, izmantojam. Kods ir 1562 2731. Noteikti iesaistāmies. Jā, bišķi uz to pusīt, bišķi, jā, lai man te arī var redzēt. Un pārējot uz to paneļa diskusiju, ir būtiski atzīmēt, ka mums pievienosies tāda daudzveidīga ekspertu grupa. Jūs redzat, viņš šeit uz skatuvi. Un runāsim mēs par pieredzi, par pareizajām praksēm, pieejām. Un varbūt, ka izveidojas arī diskusija, varbūt jums ir kaut kas, ko likt klāt. Mēs diskutēsim, kā lauksaimniecības tehnikas sasniegumi var pārveidot ierasto kārtību, kā mazāk invazīvas augsnes apsaimniekošanas metodas var pielāgot mūsu klimatiskajam reģionam, ņemot vērā gan to priekšrocības, gan izaicinājumus, ko tās rada vietējiem lauksaimniekiem. Un uz skatuvi aicināšu tieši šādā secībā. Lūdzu, Viesturs Gailīts, agrofirmas Zelta drūva pārstāvis, kas ikdienā pārvalda saimniecību Dobeles novadā, kurā tiek audzēta kultūra auga turpat 5000 hektāru platībā. Jā, Viestur, lūdzu, pirmais krēsls. Aigars Laurinovičs, Lauksaimniecības un industriālās tehnikas asociācijas valdes priekšsēdētājs, kuram ir ne tikai praktiski pieredze lauksaimniecības darbos, bet arī darbā ar lauksaimniekiem, jaunu tehnoloģiju ieviešanu un nozares izaicinājumiem. Un Ilmārs Āboliņš, Dojus Latviju produktu līnijas vadītājs, kas sniegs ieskatu lauksaimniecības tehnoloģijās un iekārtās. Varbūt ir kaut kas, ko mēs vēl nezinām. Nu tad ieņemam vietas. Kas mums tur fonā skan? Salējam. Jūs jau skanat fonā. Jā. Kā tur bija no sākuma, laikam jāierauj. Jā. Forši, sarunājuši. Un tā, jautājums jau saulēcīgi sūtīt, pagaidām jautājumu nav, uzreiz ķersimies klāt. Un runāsim mēs sākumā par lauksaimniecības tehnikas optimizēšanu. Starp citu, kā jūs jūtaties šīs auditorijas priekšā, vīri? Daļa kaut kur cilvēki redzēt jau ir. Tavēji sēž aizmugurē, viņi visvairāk aplaudēja. Kaut kur, jā? Jā, ko lai saka, ikdienā jau arī ar daudziem tiekamies un strādājam un runājam. Šodien, protams, esam gatavi plašāk nedaudz padiskutēt, nevis par vienu zīmolu konkrēti, jā. Bet, jā, viss ir kārtībā. Runājot par šīs dienas diskusiju kā tādu, uzreiz nāk prātā tas, ka cilvēks saka, paskaties kādu rādītāju, cik cilvēks strādāja kādreiz lauksaimniecībā un cik strādā šobrīd no visiem iedzīvotājiem. Kā tur izskatās no malas raugoties? Kas ir reāli pamainījies, kopš jūs vispār nonācāt lauksaimniecībā? Vispārībā viena lieta, baigi interesantā. Es patām atbraucu no Zemkopības ministrijas, kur bija viena arī interesanta tēma, kurš statistikas datus teica. Pēc oficiāliem statistikas datiem šobrīd lauksaimniecībā strādā 18 000 iedzīvotāji. Un tātad uz šo brīdi Latvijā ir 80 000, kuri ir aktīvie. 18 000? Jā, 18 000. Uz visiem 2 miljoniem? Jā. Iedomājies, cik efektīvi darbojamies? Es domāju, ka nē, jo tai pašā laikā paskatoties, kādi ir tie rādītāji un izdalot šos statistikas rādītājus, izrādās, ka mēs esam viena no atpalikušākajiem lauksaimniecības sektorā Eiropas Savienībā, ja mēs skatāmies uz šiem datiem. Tad tu gribi teikt, ka oficiāli dati 18 000 ir pārāk augsts cipars? Jā, jo no otras puses tie ir kaut kur ladā, tie ir, kā saka, piereģistrējušies, bet jautājums ir par to, cik daudz saimniecība ir efektīvas, kuras maksā nodokli, kuras nav, teiksim, sauksim tās īstajos vārdos naturālā saimniecība, kuri varbūt, jā, ir piedeklarējušies, ka viņi ir lauksaimnieki, bet viņš strādā kaut kur citur un nopietni neko neražo. Tai pašā laikā mēs varam būt lepni, kad Latvija, mēs pēdējos gados esam stabilā pieciniekā graudu un rapšu eksportā Eiropā visu laiku staigā. Tātad realitātē mēs esam ļoti efektīvi. Labi. Vai tas ietver arī oficiālos sezonas strādniekus tie cipari? Tas ir labs jautājums. Tas nav tur piefiksēts. Es domāju, tur ir lielāks problēmas ar to statistiku. Ok, ķeramies klāt. Ilmāram jautājums.
Sāksim ar tādām pamatlietām, jeb iekārtu optimizāciju. Pieejamās tehnoloģijas, protams, ka reāli pārveido, vienlaikus arī paver tādus jaunus veidus, kā pārvaldīt to savu darbību ikdienā. Kādi, tavuprāt, ir ievērojamākie tehnoloģiskie sasniegumi lauksaimniecības tehnikas jomā, kas var sniegt reālu labumu lauksaimniekiem tieši mūsu platuma grādos? Kas ir tā specifika, ko mēs varbūt esam palaiduši garām? Es domāju, ka mēs īsti palaiduši garām neesam neko, bet jāsaka tā, ka tehnikas industrija, lauksaimniecības tehnikas ražošanas industrija iet ļoti platiem soļiem uz priekšu, un manuprāt, ka lielākie sasniegumi tā ir šobrīd precīzās lauksaimniecības risinājumi. Tas ir gan traktortehnikā, gan novākšanas tehnikā, dažādas pašgāju mašīnas, bet ļoti lieliem soļiem uz priekšu iet tieši auga aizsardzības mašīnas, kas arī ir liels izaicinājums. Un būtībā šajā jomā mēs speram ļoti platus soļus, jau vēl kādu laiku atpakaļ. Mēs visi bijām priecīgi strādāt ar sekciju kontroli. Tas jau bija solis tā kā uz priekšu no mūsu ierastajiem darbiem. Tagad tas jau ir tāds, jāsaka, arī jau labs piemērs, bet vairs ne mūsdienīgs piemērs. Jo šobrīd mēs jau strādājam gan ar mainīgā daudzuma devas kartēm, gan, protams, visiem labi zināms, ka šobrīd aktīvi sāk attīstīties sienas sprayi vai, ja latviskojam, varbūt redzi un smidzini, tehnoloģijas, kas ļoti būtiski mainīs šo auga aizsardzības jomu. Protams, ja runājam par pārējām mašīnām, tad tā ir iespēja ļoti operatīvi, reāli laikā dalīties ar informāciju, saņemt tos, sekot darbiem, ko iepriekšējie runātāji jau arī šeit pieminēja, jau visas šīs lietas, un arī iespēja attālināti iepriekš sagatavot visus materiālus veicamajiem darba pasākumiem un ļoti operatīvi netērējot lieku laiku un maksimāli atvieglojot darbu operatoriem strādāt ar šīm tehnoloģijām. Tad, principā, viss, ko mums vajadzētu zināt, mēs zinām, un arī spriežot pēc tehnikas pieprasījuma, var redzēt, ka tās tendences mainās. Teiksim tā, visu mēs nezinām un droši vien nekad arī līdz galam nezināsim 100%, jo viss, kā es teicu, ļoti strauji attīstās, bet pamatos mums visiem, tā skaitā jums kā saimniekiem, kas strādā reālo darbu, šīs lietas ir zināmas. Protams, kad šeit ir mums jākrāj sava pieredze, jākrāj savas zināšanas, lai mēs spētu izvēlēties šos risinājumus un soli pa solim varbūt iet uz priekšu un būt vadošie šajā jomā, nevis skatīties, kā kaimiņi mums aizskrien garām, varbūt ļoti labi izmantojot šīs lietas. Un arī kaimiņš blakus. Kaimiņš blakus, tas ir īpašs izaicinājums. Aigaram jautājums, skatoties pēc pieredzes ar lauksaimniekiem. Pirmkārt, kādos gadījumos viņi nonāk pie situācijas, ka vajadzētu kaut ko darīt, lai tehniku modernizētu, optimizētu iekārtas. Kādos gadījumos viņi pie tāda secinājuma nonāk? Un kas tad ir lielākie šķēršļi, kad viņi ir nonākuši pie tāda secinājuma? Pirmais, ka viņi nonāk, ir kaimiņš. Ja ka kaimiņam ir kaut kas savādāks, labāks. Tas pus pa jokam, bet es domāju, kāpēc nonāk līdz secinājumam tādam, viena no lielākām nozīmēm ir arī tiem mūsu tehnikas tirgotājiem un arī ķimikāli un visiem tiem, kas darbojas lauksaimniecības jomā, kuri stāsta par tādām vai šitādām tendencēm. Teiksim, tagad ar mums ir varbūt minimāla augsnes apstrāde. Un tas ir viens. Otrs, es domāju, ka lielākā daļa visi mēs gribam gūt lielāku peļņu, kas ir normāli, kļūt efektīvākiem. Sevišķi tagad tas ir liels izaicinājums, varbūt nestrādāt pēc klasiskām kaut kādām metodēm, kā tas bija kādreiz, bet sāk domāt, kā būt efektīviem un iegūt lielāku peļņu. Un tad tu sāc skatīties. Protams, viss ir atkarīgs no pašu zināšanām un vēlmēm šos zināšanas iegūt. Jo ļoti bieži tā, pamatā tas vienmēr. Mēs jau nezinām to, ko mēs nezinām. Un tad, ja tu sāc interesēties, tad tu to uzzini. Labi, Viesturam tad ļoti praktisks dabas jautājums. Iedomājies visu tā efektivizācija un parka maiņa un digitalizācija un tam līdzīgas lietas. Pirmkārt, kā tavā saimniecībā ir mainījies gadu gaitā tas tehnikas parks? Kā to optimizēt? Kā tu esi nonācis pie tās domas, ka vajag optimizēt? Un, kā nodrošināt tādu maksimālu efektivitāti, samazināt dīkstāves laikus un viss, kas ar to saistīts ir? Kā jau minēja par jaunajām tehnoloģijām, visu pārējo,
tad es varētu teikt tā, ka mums pēdējo 10 gadu laikā tieši mūsu uzņēmumā ir notikusi liela, teiksim, tāda kā revolūcija, ja? Mēs esam pārgājuši principā uz visām jaunajām modernajām, kas šobrīd ir tirgu pieejams. Principā mums 70–80% tehnikas ir modernizēta, mēs esam pārgājuši uz lielijaudas tehniku, mēs izmantojam visus paralēlās braukšanas, visus GPS modernizācijas, visas stūrēšanas modernizācijas. Mums ir Amazon lielās modernās, teiksim tā, modernizētas miglotāji ar 3–6 metru platumā mēs miglojam, ja? Ar AmaSelect, AmaSelect sprauslām, ja? Kas automātiski visu tur dara. Ja? Mēs izmantojam augmentus slāpekļu sensors. Mēs principā esam visu modernizējuši. Mums ir izkliedz minerālu mēslu izkliedz aparāti ar visiem vēja sensoriem. Mēs esam ļoti šobrīd gandrīz pie pīķa, ko vien varētu sasniegt. Izklausās, ka tev vajag IT nodaļu tavā uzņēmumā. Jā, un tāpēc šeit ir tāds joks, kad mēs šīm visām, mums nav tikai John Deere tehnika, bet arī visādi citas. Mums ir Case Quadraki, mums ir Claas Axion, un pie šīm visām citām ne John Deere tehnikām mēs izmantojam John Deere risinājumus, kas mums ļauj visu, lai nebūtu sadrumstalot pārvaldības sistēmu, mēs visu ieliekam vienā platformā My John Deere, kur arī mēs redzam visus. Mums ir arī ražas novākšanas kartes rāda kombainiem, mums rāda visu izklaides sistēmu, mums viss ir vienā platformā. Kurā brīdī tev ienāca prātā tik milzīgas saistības uzņemties, tik milzīgu risku un cerēt, ka tas viss atmaksāsies un cik ilgā termiņā? Tas viss ir saistīts ar to, ka man šķiet, ka arī daudzās saimniecībās Latvijā ļoti liela urbanizācija notiek. Un kāpēc cilvēki daudz negrib attīstīties, viņi paliek veci, ja? Un nav kas paliek. Nav kas paliek, un tas ir viens no tiem faktoriem, kāpēc daudz saimniecības neattīstās. Tas ir mans subjektīvs viedoklis. Bet tā kā man pašam ir 4 dēli, es redzu kaut kādu nākotni, kādam ir kaut kādi plāni uz IT, kādam ir tur vēl kaut kādi plāni, bet es redzu, ka daļa no maniem dēliem arī paliks saimniecībā un saimniekos. Tādēļ mēs praktiski mēģinam kaut ko attīstīt un neejam uz pīķi. Šobrīd es saku, mums ir 70–80% no visas tehnikas, kas mums ir modernizēta. Klausies, tu gribi teikt, ka tev no 4 dēliem ir izdevies kādam pārītim iestāstīt, ka vislabākā vieta pasaulē ir tur, kur viņi ir piedzimuši un izauguši, un nav ko tur pasaulē laimi meklēt? Es ceru, ka tā būs. Kā ir aplausa vietā? Pirms mēs turpinām par tehniku, kā ir jāaudzina dēli, lai viņiem iešautos tā doma prātā? Ar tiem dēliem ir smagi, tur kā karlaukā iet. Tur ir, un tam visam pa vidu vēl man ir meita, kur ir mazākā. Tur ir šitā te un viens jāmīļo, un tur ir jācīnās, tur ir smagi. Tur ir ļoti traki katrā Bet es skatos, ka tev ir cerība, ka tomēr tev būs maiņa. Es ceru, ka jā. Es ceru, ka jā. Tā kā es esmu maiņa jau kādam, tad kāds būs maiņa vēl man, teiksim tā. Kas bija grūtākais, lai pieņem tādu lēmumu, lai spērtu tādu soli? Kā tas notika, pastāst? To, principā, mums ir ļoti labs, teiksim tā, mehu guru, teiksim tā, kuram patīk viss jauns, attīstīties, visādas inspirācijas, viņam patīk visu kaut ko veidot jaunu un izmēģināt. Principā, viņš ir viens no tiem, kas mums pamudinājusi to, un līdz ar to visu tā kaut kā liekot kopā, veidojās tas tāds liels burbulis, kurā mēs ieplūdām un mēģinām attīstīties. Šajā gadījumā mums jāsaka, viens liels mīnus ir no Lada puses, kad mēs skaitamies lielie uzņēmēji. Pieņemsim 2 gadu apkārt, kad mēs nopirkām augmenta sensorus. Mēs viņus vienkārši nevarējām zem projekta dabūt, jo mēs neesam ne vidējie, ne mazie uzņēmēji. Jums iet pārāk labi. Un šis ir ļoti liels mīnus, kad ir veidojās tāda sadrumstalotība, jā, netaisnība. Tad tas lielais tad tur dzīvo, kā viņš grib, tad mēs tad maziem palīdzēsim. Kaut gan mēs jau tādi paši vien esam pa lielu.
Visiem jums jautājums ir, ņemot vērā to sākotnēju ieguldījumu, tas ir tiešām milzīgs solis ar ilgtermiņa ieguvumiem. Kā notiek lēmumu pieņemšana, kā notiek rēķināšana, vai jūs varat droši pateikt, ka, lūk, jūs apsēžaties, visu sarēķinat un sakāt, lūk, šādā ieguldījumā, sākotnējā ieguldījumā, tik un tik ilgā laikā garantēti atmaksāsies tas, ko jūs tagad darīsiet citādāk. Un kas ir tie riski, vai kas var nenostrādāt visbiežāk, tie vājie ķēdes posmi, ka, lūk, šim aprēķinām varbūt nemaz neizdodas īstenoties? Es varbūt sākšu pie reizes, ja jau es tur sāku, tad es arī sākšu. Es varētu teikt, es no praktiskā viedoļa tieši pie iekārtu attīstības, pie tā, kad mēs esam paplašinājuši to tieši apstrāžu skaitu samazināšanu, mēs nodarbojamies ar minimālu augstnes apstrādi, uz ko mēs iekonomējam pie šiem laika apstākļiem, mēs iekonomējam gan pie šī klimatiskā, kas notiek, mēs iekonomējam gan ekonomiskos resursus, gan iekonomējam, gan laiku, ko apstrādāt zemi. Jā, kaut kur pazuda vēl tā doma. Tā doma tāda, vai jūs apsēdāties un tagad izrēķinājāt? Jā, šobrīd viss iet pēc plāna. Jā, un to saliekot kopā, var redzēt, piemēram, ja sākot izmantot lieljaudas tehniku, mūsu autoparkam degvielas patēriņš samazinājies par 15–20%. Tie ir konkrēti skaitļi. Tas tā arī ir. Vai jūs to jau ierēķinājāt? Tas bija zināms, vai tas tāds blakus produkts? Tas bija plānots plus mīnus, bet tas apstiprinājās. Apstiprinājās? Jā, Labi, kas ir vēl ieguvumi? Tātad mazāk invazīva attieksme pret zemi, mazāks degvielas patēriņš, kas vēl strādā, un uz ko jūs liekat cerības? Mēs liekam cerību, mēs esam pīķī, mēs šobrīd, es saku, esam sasnieguši to, kad šobrīd mēs vēl esam procesos domājam, bet par to es neteikšu, ko mēs savādāk pārāk daudz būšu izstāstīt. Mums jau tā ārzem viesi rautā, ka mēs tā dalāmies savā pieredzē un visiem pāriem konkurentiem izstāstam, kā labāk lietas darīt. Jā. Nē, es tikai par savu pieredzi. Vienam strādā, vienam nestrādā. Okay. Tas tā ir dzīvē. Labi. Kādam kaimiņam blakus varbūt strādās, bet tālākam jau tāls pusē nestrādās vairāk. Tas tā viņš ir. Labi, Vilmārs, Aigars. Tad varbūt kā jau viesturs jau arī iesāka, tad mūsu kā tehnikas tirgotāji, pārstāvju, dažādu zīmolu pārstāvju uzdevums ir parādīt jums šo sākotnējo vērtību, likt jums aizdomāties varbūt, jo mēs jums varam tīri teorētiski vadoties varbūt no citu valstu piemēru, vadoties no mūsu pašu pieredzes strādājot ar ļoti daudziem klientiem šeit pat Latvijā, ieteikt un iedot kaut kādu redzējumu savu. Tas pats par lieljaudas tehniku, tikko pieminēto. Protams, vienam lieljaudas tehnika būs 800 zirgspēku traktori, kas tagad jau arī ir pieejami, un citam varbūt arī 200 zirgspēku būs lieljaudas traktors. Šeit viss ir atkarīgs no viņa saimniekošanas veida, no viņa apsaimniekojamajām platībām. Bet visiem šiem vienojošais kopā, kur jau mēs jums varam stingri teikt, ka jūs būsiet ieguvēji, būs šīs precīzo tehnoloģiju lietošana. Jo tikai vien lietojot automātiskās stūrēšanas sistēmas, jūsu iegums atkarībā no jūsu apstrādājumām platībām, no to konfigurācijas jau svārstīsies līdz pat 7–8%. Bet vislielākie iegumi tie jau ir šie resursi, tā ir degviela, tie ir gan minerāli mēsli dažādi, vai organiskie mēsli, lai ko mēs arī strādātu, precīzi. Vai tas ir arī auga aizsardzības līdzekļi, jo šeit šis iegums finansiāli ir vēl lielāks, Un saliekot visu šo kopā, pāanalizējot katram individuāli jūsu darbības veidus, jūsu pieredzi, jūs jau paši jūtat apmēram, cik jūs rēķinat, kalkulējat, cik jūs gadā ieguldat šajā visā pasākumā. Un rezultātā šīs summas jau vairs nav tikai daži simti, vai pat daži tūkstoši. Lielajās saimniecības viņas ir ļoti iespaidīgas. Un tad jau šeit veidojās tas reālais skaitlis, reālā situācija, ka šie mani ieguldītie varbūt 100 vai nedaudz mazāk vai vairāk tūkstoši, ko es savā parkā ieguldu, kad man viņi jau šeit 2–3 gadu laikā es būšu viņus jau atpelnījis varbūt, un tad jau sāksies jau mani iegūmi, reāli iegūmi saimniecībai. Un tad es iedomājos tādu lauksaimnieku, kas atnāk pie tevis un saka, tu apsoli? Ziniet, kā ir ar to apsoli, šeit ir divas puses.
Es varu solīt, kad jūs tuvosieties, piemēram, šiem skaitļiem kā tehnikas tirgotājs, ja jūs korekti lietosiet un akurāti izpildīsiet visas šīs lietas, jo bieži vien ar ko mēs grēkojam, mēs nopērkam dārgu, varbūt tehniku, ieguldamies kaut kādās dārgās tehnoloģijās, rezultātā nelietojam viņus vai lietojam daļēji. Kaut ko padaram, ne tikai runājot par traktoru tehniku, runājot arī tikpat labi par sējmašīnām vai par augsnes apstrādi vēl jau vairāk minimālu. Mēs bieži vien no tehnoloģijas kaut kādu daļu paņemam, kaut ko realizējam un kaut kas mums izpaliek. Un tad mēs beigās sakam, ne, nav īstā tehnika, nav īstā tehnoloģija, jā, bet pašiem mazliet. Šeit būs atkarīgs no ikviena no mums, no mūsu domāšanas, no mūsu redzējuma un no mūsu vēlmes realizēt šo projektu, ko mēs esam iecerējuši. Tu gribi teikt, ka arī zemkopībā ir tā, ka tu stāvi tajā instrumentu veikalā pie plaukta un domā, tas man kādreiz noderēs un šito labāk tagad jau nopirkt un tad jau redzēs. Es domāju, es gribētu Ilmāru papildināt, godīgi sakot, jo man tajā praksē to, ko es redzu un esmu redzējis, vislielākā problēma ir tā, ko tikko arī viņš teica, kā mēs realizējam to. Un tas ir problēma un atbildība īpašniekiem par to, kādi ir viņu darbinieki. Jo ļoti bieži tie darbinieki ir tādi, kādi ir. Viņi varbūt netiek izglītoti, varbūt netiek spiesti. Otrs ir tas, ko tikko Viesturs minēja, ka visi aiziet uz pilsētu un jāstrādā ar to, kas ir. Un tā ir liela problēma. Un tu vari nopirkt superdārgu tehniku un visi pareizi sanāk pēc cipariem. Bet ja tā blīva starp stūri un sēdekli ir tāda, kāda viņa ir Dieva dota, un tu viņam nevar uzspiest, tad tā ir. Un tad ir vēl viens, ko es tiešām esmu izgājis cauri. Daudz jau man pazīst, vairāk kā 20 gadu pieredze arī servisā strādājot ar lauksaimniecības tehniku. 95% no avārijas lūzumiem ir nepareiza eksploatācija. To neviens man neiestāstīs, ka tas ir mazāk, pat vairāk mēs varam strīdēties, un nepareiza eksploatācija ir zināšana trūkums. Un tas, ko arī Ilmārs teica, tu pa 5 kapei kaut ko neizmanto, vai, teiksim, nesaspied kaut ko pareizi ievada monitorā, vai pasaka, šito nevajag, vai iedegās sarkanā lampiņa, tas nekas viņu pamirgos un beigs mirgot. Aizlīmē ar izolēnu. Aizlīmē ar izolēnu, vai, teiksim, šitam tā jābūt. Tas ir tas, ko man kaimiņu saimniecība arī traktoris saka, viņš viņam dod planšetu, saka, tev te jāieslēdz šajā brīdī. Viņš saka, tu luķiet, es atvainojos. Tu labāk to planšetu patur pats, es uz roku braucu. Man tāpat sanāk. Ja? Un tev jāsēž viņam blakus un jāspiež planšetu. Jāiestāst, ir grūti, smagi, bet Tagad parunāsim arī par to, ko pat minēja par atbalstu. Dažādu organizāciju atbalstu, piemēram, tādām lielām saimniecībām, kas var atļauties tādu reālu update. Kā risināt, piemēram, to pašu Viesturu jautājumu? Viņam, pārāk liela saimniecība. Es varbūt pārāk liels saimniecības nevar būt. Sākam ar to. Vienmēr gribu saukt. Kas ar 5000, protams? Mums nav 5000, mums ir gandrīz 5000. Mums vēl ir ko augt, ja? Rēķināt tu māk, to mēs esam pamanījuši. Un es gribētu teikt, mēs šobrīd, kā mēs strādājam pa pašu līdzekļiem, ko mēs esam paši sastrādājuši, un arī ar banku atbalstu, caur kreditēšanu. Bet es saku, mēs labprāt strādāt gan ar Ladu, varbūt gan ar citām institūcijām, bet šobrīd uz mūsu fondu vienkārši nav tādas iespējas. Vienkārši nav viņas. Labi, nākamais punkts. Pārēj uz mazāk invazīvu augsnes apsaimniekošanu. Jūs neticēsiet, bet mazāk invazīvs šobrīd ir tikpat populārs kā mākslīgais intelekts, piemēram, ja? Vai darbinieku trūkums, piemēram, visās nozarēs. Es pat dentistu fórumā dzirdēju mazāk invazīvs. Kariesu tagad varot ārstēt, nevajag urbt. Lūk, cik tālu zemkopībā mēs ejam šajā virzienā? Es gribētu teikt tā, vai mēs esam nodefinējuši, kas tad ir šī mazāk invazīvā. Man godīgi sakot, tas nepatīk. Jo, labi, šodien tas ir modes vārds, tāpat kā cilvēku kapitāls un vēl kaut kas tāds. Jo kā jūs varat pateikt, kad vienā saimniecībā mazāk invazīva ir, piemēram, aršana, vai otrā saimniecībā tiešā sēja?
Kāpēc viņas ir? Kāpēc tas ir? Ko nozīmē tā invazīvā? Es tam negribētu teikt. Tas, kas ir jautājums vēlreiz, protams, jā, daudz teiks, Aigars jau mūždien ārēju organizāciju pārstāv un par to aršanu. Es nekad neesmu teicis, ka aršana ir vienīgā panacēja. To neviens man nevar pārmest. Arī Jānis, kas nekusmējās. Jānis taču tā nevar. Tā nav, bet ja mēs paskatāmies, es arī sekoju līdz augsnes zinātniekiem, kas raksta pasaulē, tad tagad, piemēram, parādās šāda jauna tēze, kā tā saucamā hybrid tillage, jeb hibrīda augsnes apstrāde. Un te arī varbūt ir jautājums, vai mēs tikai strādājam ar vertikālo vai horizontālo augsnes apstrādi vai tiešo sēju. Jautājums ir tas, ko es teicu pašā sākumā, ir par efektivitāti. Vienam tas der, otram tas neder, un mēs nevaram pārkopēt. Un tāpatām nekad mūžā nebūs tā, ka, ja tu pārēj uz jaunu tehnoloģiju vai citu tehnoloģiju, ka tev nākošajā gadā būs super rezultāti. Kas ir galvenie tādi maldi, pilnīgi garām, ko tu esi dzirdējis par tādu mazāk invazīvu vai mazinvazīvu pieeju? Kā es teicu, jāsaprot, kas tad, godīgi sakot, tā invazīvā, kas tad ir? Cilvēks, lielākā daļa ļaužu, ar ko tu runā, saprot, par ko es stāstu? Jā? Tas, godīgi sakot, labs jautājums. Labi, palīdziet. Tātad, kā saimnieks skatās uz mazāk invazīvu pieeju? Un pēc tam par tehniku parunāsim. Kā saimnieks skatās? Katrs saimnieks skatās savādāk. Manā skatījumā vispār to tā nevar nosaukt. Es domāju, ka tas būs aplami, bet katrs saimnieks skatās, kāds viņam ir visefektīvākais augsnes apstrādes veids. Piemēram, mēs izmantojam mūsu uzņēmumā, izmantojam minimālu augsnes apstrādi un striptilu. Tas būs, striptils tas tā kā arī pabeidz. Jā. Par ko Aleksandra runāja? Jā, mēs izmantojam gan striptilu, gan minimālās augsnes apstrādi. Mēs veicam augsnes apstrādi ar 18-metrīgiem bednārdu, gan diskodājiem, gan kompaktoriem. Jā, mums ir lieljaudas tehnikas. Bet, lai mēs to visu uzārtu tagad un apstrādātu, mēs to nevaram vienkārši izdarīt vairs. Vai tu esi izreikinājis ietekmi? Lūk, šādi citādi pieejot augsnes apstrādē, tu esi izmantojis ietekmi. Piemēram, mēs neiegūsim to, toties iegūsim šo. To mēs varam tikai attiecināt šobrīd uz ražu. Ja? Teiksim, novērojot augsnes analīzes, mēs minimālu augsnes apstrādi veicam 5 gadus. Tādas augsnes analīzes, kādas mums bija, viņas nav ne pasliktinājušās, ne uzlabojušās. Viņas vienādā līmenī, vismaz tās zemes mums ļoti labi ielabotas, kur mēs esam. Mums kālija fosfors saturs ir vidējs vai augsts. Tur vairāk vidzemes pusē, tur ir citas problēmas, bet es runāju tieši par savām augstnēm. Mums ir vidējs vai augsts kālija saturs. Ja? Tas nozīmē, ka mums minimāla augsnes apstrāde šobrīd uz augsnes, teiksim, es nezinu, varbūt struktūru kaut kas mazliet mainījies, bet uz augsnes parametriem tieši kā saturu nav mainījies. Ko es vēl gribētu piebilst, kad tieši pa to augsnes apstrādes veidu, es domāju, ka tas ir katra brīva izvēle, kā viņš gribas darīt, bet šodien, ja kādam nepatīk, teiksim, ir tikai minimālā augsnes apstrāde. Viņš var nopirkt arklu jau kombinēto, ka viņš un viņš uzreiz nokultivē. Ja? Tur tās iespējas ir tik daudz un visādas. Vienā braucienā tu veic 2 operācijas. Ja? Tā kā, un ko nozīmē invazīvs, neinvazīvs? Piemēram, mums, ja mēs skatāmies no tā viedokļa, vai mēs pie minimālās augsnes apstrādes, mēs apstrādājam augsni līdz 20 cm dziļumā. Ja? Mēs arī aram līdz 20, bet pie šī varianta mēs vienkārši neapveļam to augsni otrādi. Mēs viņus tā kā samaisam, ja? Un līdz ar to ir apgalvojums arī tāds, vai mēs lietojam vairāk herbicīdus vai ne. Mūsu saimniecībā ir novērots, ka herbicīdu lietojums nav palielinājies. Viņš nav līdz šim 4-5 gadu laikā, viņš nav palielinājies. Realitāte? Ilmār, no tehnikas viedokļa? No tehnikas viedokļa, protams, sākumā varbūt teikšu, ka arī es esmu piekritējis tam, ka līdzās var pastāvēt jebkura no šīm tehnoloģijām. Ja? No tehnikas viedokļa, protams,
ir tā, ka teiksim, ir ļoti plašs piedāvājums šobrīd tiešās sējas sējmašīnām, ja? Būtībā gan disku, gan lemešu tipa sējmašīnas. Izvēle ir ļoti plaša, jūs varat izvēlēties, ja? Tas pats arī striptilu vai joslu apstrādes, ja? Lietas, arī šeit ir diezgan plašs piedāvājums, un būtībā šīs divas tehnoloģijas būs, protams, tās, kas vismazāk traumēs augsnes struktūru, kas viņu negraus, ja, teiksim, varbūt vairāk tik daudz, jo arī šeit, protams, var būt dažādi intensitātes līmeņa apstrādes, bet pamatā šīs būs divas lietas, kas palīdzēs tā kā jums šo te augsnes veselību, augsnes struktūru saglabāt, ar laiku šādā veidā iegūt iegūmu, skatoties jau raugoties tālākā nākotnē. Protams, tad arī ir visas šīs minimālās apstrādes mašīnas, bet par tām jau Viesturs šeit pieminēja, es domāju, ka nekavēsim tik daudz laiku. Kopējais, kas visiem varētu būt, tas ir tas, ko mēs liekam priekšā šīm mašīnām. Arī Viesturs pieminēja jau pa jaudu, ko es vēl gribētu piebilst vēl šajā brīdī, ja no tehnikas, teiksim, ražotāju, tirgotāju puses, tad tas ir, teiksim, šīs te dažāda veida šasīs. Tā ir maksimāla strādāšana, ja tā ir riteņu šasija, maksimāla strādāšana ar dubultriteņiem visās iespējamās vietās. Ja? Tā ir varbūt strādāšana ar kāpurķēžu vai kombinētām kādām šasijām ar 2 vai 4 kāpurķēdēm. Un ražotāji spēr platus soļus šajā virzienā, lai piedāvātu arvien jaunus risinājumus, plašākus risinājumus, kas uzlabotu jau esošās mašīnas un padarītu vēl tātad šo visu darbu vienkāršāku. Un pats galvenais, jebkurā tehnoloģijā mums ir jāskatās minimizējam braucienu skaitu, un tā jau būs jau augsnes saudzēšana. Jo mēs vairāk minimizēsim braucienu skaitu, jo mēs vairāk minimizēsim šo te visu braukāšanu pa tīrumu, tie visi platvērienu agregāti, ja, tie tehnoloģija, ko mums atļauj, ja, teiksim, samazināt, kas ir bezaršana vai josla apstrāde, kur mums principā ir ļoti salīdzinoši mazs braucienu skaits, ko mēs paredzam strādāt pa šo tīrumu. Un tas viss būs kopā jebkurai tehnoloģijai, kā saudzējošs faktors, kā mazāk, teiksim, invazijas faktors. Bet kā tas ietekmē, piemēram, dīkstāvis, tāda jaudīga tehnika, vai ir kaut kas mainījies šajā ziņā? Ja runājam par dīkstāvēm, šeit ir tā, ka, protams, jebkura tehnika ir tikai tehnika. Ja? Ir jāparedz konkrēts laiks gan šīs tehnikas plānotajai apkalpošanai, gan var gadīties arī kāds neplānots lūzums. Protams, ka ja mums apstājās lieljaudas tehnika, kas mums ir pamattehnika, ar ko mēs veicam ļoti lielu darbu apjomu vienā dienā, un kā mēs zinām, laikapstākļi mūs nelutina, mums šie logi darbu veikšanai paliek arvien mazāk, arvien šaurāki, ja? Un mums ir jāpadara ātri. Šeit ir milzīga nozīme savukārt jau pēcpārdošanai, jebkuras tehnikas tirgotājiem, ražotājiem, kā viņi ir organizējuši šo pēcpārdošanas procesu, šo servisu apkalpošanu. Jo tas, es domāju, ka ir ļoti būtiski izšķirošs moments jebkuram no jums kā lietotājiem, neskatoties ar kādu tehniku jūs strādājat. Jā. Bet vēl viens būtisks moments ir arī pašam saimniekam tomēr tātad sekot līdzi, pieiet un šiem te apkopes grafikiem un izvērtēt, kāds ir tavs nodilums. Ja tu skaties uz sējmašīnu un tur drusku ļurkājās man tas disks, moškais vēl te 500 hektārus iesēs, 100 punka neiesēs, tev viņš nokritīs, kā likums ir. Un tad, kurš ir vainīgs, protams, kad servis, kurš neaizbrauc un rezervas daļa nebija īstajā brīdī. Bet, tā tas ir. Jā. Viestur. Jā. Kā tu vieta dīkstāvēm? Ar dīkstāvēm mums ir tā, ka tām tehnikām, kurām mums ir, teiksim, tas parks ir izveidots uz vairāku es tieši par traktoru tehniku. Ja kāds apstājās, mums darbi vienalga iet uz priekšu. Viņi iet lēnāk, bet tieši es gribēju uzsvērt to, ko Ilmārs teica. Mēs esam pārgājuši uz lielajaudas tehniku tikai tāpēc, ka klimatiskie apstākļi mainās. Laiks tev ir ierobežots, un tev, kā saka, mums te tāži politiķi gāz grīdā, ja? Tev ir jādod gāz grīdā, un tu uz to laiku, pieņemsim, runājot par tām apkopiem, piemēram, ļoti forši ir, man liekas, šodien, es nezinu vēl kādam tas ir, vai John Deere tajā platformā, teiksim, John Deere traktoriem var redzēt, kad tev būs apkopi, kad tev viņi ir vajadzīgi, ja? Tu pārējām tehnikām, piemēram, tur kejas kvadrakiem vai arī
klāsiem mēs veicam laiku uzskaiti. Ja? Bet to šķīvi tu nočakos tomēr pirms gāzt, vai ne? Kas? Nu, to šķīvi Tu ļukājošos tu nočakos. Jā, labi. Nu, šī ir arī vēl tāda iespēja, ja, teiksim, protams, saimniecības var izmantot arī uzņēmumi, kas piedāvā, tā skaitā arī mūsu uzņēmums, kas piedāvā šīs pirmssezonas pārbaudas mašīnu, par ko jau minēja Aigars, kad atbrauc kvalificēti servisu speciālisti, pārbauda arī tā skaitā gultņojumus pārbauda, ja, un iedot tev savu tādu priekšlikumu, ja, sakot, ka ne, šī detaļa tev noteikti neizturēs, šis ir tavs lēmums, kā Aigars teica, varbūt 500 nobrauks, varbūt nenobrauks, vēl vari pabraukt, bet skaties pats. Ja? Nu, šī mēs tev sakam, ka šai sezonai derēs. Ja? Tas atkal ir saimnieki paši izmantot, neizmantot. Atkal mēs atgriežamies. Un tad jau tev saimnieks teiks, jā, jūs jau gribētu visu man te nomainīt tagad. Ja? Jā, arī tāds viedoklis mēdz būt, ja? Jo šeit ir, kā to saimnieks arī uztver, bieži vien viņš uztver, rekomendē to, viens uztver kā obligātu, ja? Un viņš saka, nu, ja jau tu rekomendēji, tad taču jāmaina. Un tad ir šis te variants, ko jūs tikko pieminējāt. Ja? Bet ir arī cilvēks, kas to izvērtē tādas no loģiskās varbūt puses, ņemot vērā šos te zaudējumus, iespējamos vai iegūmus, ko viņš varēs dabūt. Un šī gadījumā pat, manuprāt, nomainīt kādu lieku detaļu ir lētāk nekā piedzīvot tos zaudējumus, ko var nest mums dīkstāvi. Jo sejas dienā viena diena, divas nokavētas sejas laikā. Un tas ir milzīgs jau var būt zaudējums jau tālāk, jau ražā. Mēs šodien dzirdējām vairākus izaicinājumus. Protams, izēvielu, minerālu mēslu cenas, ģeopolitiskā situācija, tirgi, laikapstākļi, konkurence. Kas ir galvenie izaicinājumi saimniekiem Latvijā un arī Baltijā? Kas visvairāk uztrauc pirmkārt saimniekus, ko jūs esat dzirdējuši, ar ko jūs runājat, kad ir runa tieši par tehniku un augstnes apsaimniekošanas praksi? Jā, nu, piemēram, kāds kaut ko gribētu pamainīt, bet viņš uztraucās par to. Kāda jūs pieredze? Kas šobrīd ir paši galvenie satraukuma avoti? Un cik pamatot, varbūt, no jūsu pieredzes? Es domāju, viens no tiem varētu būt, labi, nav jau it kā slikti, no vienas puses ir šie te mainīgi Eiropas, nav pareizi teikt, nav slikti no vienas puses. Nepareizi es pateicu, saņemos, es atsaucu šito visu, aizmirstam. Pamatā ir jābūt kaut kādai tādai lielākai skaidrībai, un nevar būt tā, ka tev pasaka, tagad mēs darīsim šitā visa Eiropa, un tad mums jālec līdzi. Un tas ir viens. Otrs ir tas, ka tomēr pašiem ir jāizvērtē tas viss, tā informācija, un jādara tas, jo es varbūt būšu tagad baigi nepopulārs, un tā mēs ar šo te, lielo zaļināšanu un zaļo kursu būs ļoti populārs, starp citu. Jā, es nebūšu politkorekts, mēs kļūstam Eiropas Savienību nekonkurētspējīgi. Eiropas Savienība nav lielākais, un arī mēs, Latvija tā skaitā, lielākais lauksaimniecības produktu ražotājs pasaulē. Tur ir Ziemeļamerika, ir Dienvidamerika, Brazīlija, Argentīna, un tie neizmanto šīs lietas. Es domāju, pirmkārt par traktoru un kombainu dzinējiem, kuriem ir, teiksim, 5. jau 6. izmešu kategorija, kas tanī brīdī, kad sākās šo te ieviesa, tā rupji rēķinot līdz kaut kādiem 20% piemet pie šī te traktora cenas klāt, kas Eiropā palika dārgāki. Bet vai tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam mainīt? Tā tas ir. Pamatā jau jā. Vēlējot citus pārstāvus Eiropas Savienībā. Okay, skaidrs, labi. Bet es domāju, ka to arī vairāk un vairāk zemnieki jau citās valstīs varbūt arī apzinās ar šiem te streikiem, visar šīm te prasībām. Tātad, atbildot vienā vārdā uz to, ko es teicu, politikai ir jābūt ilgtspējīgākai un lai mēs būtu konkurētspējīgāki. Šobrīd pasaules tirgu man nav pārliecības, ka tā tas ir. Labi, no saimnieku viedokļa. Kas ir tie galvenie izaicinājumi? Es teikšu tā, ka galvenie izaicinājumi būtu tie, kad, kā jau arī Aigars teica, gan politiskie, gan ekonomiskā šī situācija nestabilā ir ļoti tāda
slideni, tev grūti analizēt kaut ko. Tāpat arī biržas viņas lēkā tās cenas. Ja? Ir grūti kaut ko analizēt, prognozēt savu peļņu uz priekšu, lai būtu konkrēti spējīgs. Ja? Lai tu iegādātos kaut ko jaunu uz priekšu, tev, tu tā uz čuju, kā saka, čujas ņuks poņa. Ja? Tev tā jāslīd lēnām. Ja? Varbūt izslīdēs. Ja? Labi, šobrīd šajos pēdējos 2 gados ir ļoti grūti. Tiešām ir grūti. Ir tās pēkšņi tās slāpekļu cena augšā. Ja? Visi baigi. Tu galvenais saviem bērniem šito nestāst. Mēģināsim. Jā, nevar nepiekrist kolēģiem, ja par teikto par šo ilgtermiņu stratēģiju, par to, ka mums ir iedots kāds noteikts virziens, un mēs zinām, ka varbūt vismaz 5, 7 gadi viņš nemainīsies, un mēs droši varam doties šajā virzienā, audzēt kaut kādas varbūt noteiktas kultūras vai iet uz kaut kādu noteiktu tehnoloģiju, jo viņa tiks akurāti atbalstīta un nebūs kaut kādi pēkšņi kalniņi, kad vienā brīdī mēs atbalstam, citā brīdī mēs sakam, stop, nē, šitais laikam neies cauri, tagad mēs pārmetīsim kaut ko mazliet citā virzienā, un tas, protams, ir ļoti būtiski tāds no tādiem varbūt lielajiem, bet es domāju, ka ļoti daudziem saimniekiem, lielākai daļai, es domāju, ka vēl viens milzīgs izaicinājums, tas ir klimata izmaiņas. Tas ir tas, kā mainās mūsu klimats, ja? Kādas paliek mūsu ziemas, kādas mēs piedzīvojam karstas sausas periodus vasarā. Ja? Un arī šis nokrišņu daudzums, lai mums it kā viņš ir optimāls kopumā visā gada garumā, bet tas cikliskums, kā viņš mums atnāk, ja? Viņš bieži vien mums pēdējos gados izraisa ļoti dramatiskas situācijas. Citreiz sējas laikā, varbūt pavasarī, citreiz ražas novākšanā, kā pēdējos gadus, ja, arī ar lokāliem šiem te visiem krustas bojājumiem, vēja bojājumiem, ja, jo tas ir vēl viens izaicinājums. Un tas ir izaicinājums, arī laika izaicinājums tiem veicamajiem darbiem, par ko es minēju jau iepriekš, ka šie logi paliek šauri. Jā, un jāpārstāj lietot tādu ierobežotu terminu kā globālā sasilšana, drīzāk tās ir ekstremālas vai ekstrēmas klimatiskās pārmaiņas. Un runā, ka tajā virzienā arī viss iet. Pirms mēs lūdzam jums vienu tādu kopsavilkumu varbūt. Kas ir tas galvenais ieteikums vai aicinājums tiem, kas vēlas optimizēt vai modernizēt savu tehnikas parku, tā skaitā arī augstnes apsaimniekošanas praksi? Kas tas tāds būtu par ieteikumu? Tur tas komentārs arī no mūsu skatītājiem bija tāds, ka mums tie 18,000 tikai tāpēc, ka tur ir ieskaitīti pilnīgi visi grāmatvedi un drošības speciālisti ieskaitot. Ja? Tā vaina esot. Jā, bet tad, kad ekonomikas ministrija taisa savu to lielo plānu, tad viņi šo te ņem pa pamatu. Un tas tika prezentēts zemkopības ministrija. Paši vainīgi mēs, ja? Ne paši vainīgi. Es gribētu teikt, ka tas ir jautājums par to, cik pareizi mēs izmantojam datus un cik reāli, jo tu vari paņemt jebkurā griezumā. Un, kā mēs zinām, ir patiesība, meli un ir statistika. Tā kā... Noslēdzošais aicinājums uz rīcību. Kāds ir svarīgākais ieteikums, ja kāds ir šeit sēž un domā, labi, es arī... Nebaidīties iepazīt jauno, nebaidīties izvēlēties pēc tam, kad esat iepazinuši, nebaidīties viņu pielietot, jautāt, prasīt, aizgūt zināšanas, jautājot varbūt gan izplatītājiem dažādiem, gan jautājot kaimiņiem, kuri jau strādā. Jo šodien arī runāja saimniecības pirms mums, kam ir ļoti jau liela pieredze, teiksim, arī jau daudzos šādos saudzējošajos augsnes apstrādes un kultūra audzēšanas jautājumos. Ja? Nebaidīties no šā, iet soli uz priekšu, iet soli vēl tālāk un tādā veidā nonāk pie vēlamā mērķa. Aigar. Mācīties. Tātad, papildinot, turpinot Ilmāru, pamatā tās ir zināšanas, ko piedāvā jebkurš tehnikas vai tehnoloģija ražotājs, vienalga, vai tas ir dīrs vai tur tas iepriekš pieminētais aizmirs. Kaut kāds tur Case, jā. Tad mācīties, tātad analizēt šo te informāciju un spēt apvienot ar to savu pieredzi un pieņemt pareizos lēmumus. Paldies. Viestor? Man īsti nav ko papildināt, jo tiešām tas tā arī ir. Vajag apmeklēt visādus seminārus un gūt jaunas pieredzi un mēģināt varbūt pie šīs ekonomiskās situācijas, kas mums notiek ģeopolitiski jau, ja,
iespējams ne lieliem soļiem, bet maziem paņemt to, pamēģināt, patestēt, aizbraukt, pastīties. Tā jau mēs kaut ko arī jaunu uzzinām, kaut ko vērtīgu. Varbūt tev nemaz tas nestrādā. Tāpēc vajag pa maziem solīšiem, kaut kā tā. Mums šodien būs arī tāda neformālā daļa, pēc tam, kad mēs būsim beiguši šo konferences daļu. Tur būs iespēja tiešām arī tādā atbrīvotā atmosfērā visiem visu noprasīt, 3 reizes pārjautāt, pastīties acīs un saprast, vai tas jums der un kā tas varētu jūsu gadījumā izskatīties. Paldies, vīri! Paldies! Jā. Aplausi!